Labdien! Es esmu Gints, Hortus Digital Microsoft Dynamic Navision konsultants. Šajā nodarbībā vēlamies jūs iepazīstināt ar Microsoft Dynamic Navision iepirkumu un pārdošanas pasūtījumiem, pārdošanas un iepirkumu pasūtījumu sastādīšanu. Microsoft Dynamic Navision iepirkuma procesā tiek izveidot iepirkumu pasūtījumu. Iegrāmatojot iepirkumu pasūtījumu, tiek izveidots iepirkuma rēķins un iepirkuma pavadzība. Pārdošanas procesā tiek izveidot pārdošanas pasūtījumi, kurus iegrāmatojot tiek izveidots pārdošanas rēķins un pārdošanas pavadzība. Bieži vien uzņēmumiem pārdodot preces klientam, noliktavā nav pietiekoši preces daudzums. Tādēļ tiek izveidots pārdošanas pasūtījums klientam un pēc tam tiek veikts iepirkums trūkstošajām precēm. Izmantojot iepirkuma plānošanas funkcionalitāti, kur apskatīsim nākamajā nodarbībā, iepirkuma pasūtījums trūkstošajām precēm iespējams izveidot automātiski. Strādājot ar pārdošanas modulu, vēlams izmantot lietotāju profilu HD pārdošanas menedžeris. Lai izveidot pārdošanas pasūtījumu, tiek izveidot pārdošanas pasūtījumu karte, ko atver no pārdošanas pasūtījuma saraksta. Lai atvērtu pārdošanas pasūtījumu sarakstu, navigācijas rūtī izvēlas pārdošanas pasūtījumi un tiek atvērts saraksts ar pārdošanas pasūtījumiem. Kā apskatījām klientu un piegādātāju kartes gadījumā, iepriekš izveidotos pasūtījumus varam apskatīt, izvēloties skats, labot pasūtījumus izvēloties rediģēt un izveidot jaunu, izvēloties jauns. Pārdošanas pasūtījums sastāv no sekojošām sadaļām: vispārējā informācija, rindas, rēķina izrakstīšana, nosūtīšana, ārējā tirdzniecība, priekšapmaksa. Pasūtījuma kartes malā redzam informāciju par klientu, kuram tiek pārdot prece, un par preci, kura tiek pārdot klientam. Šī informācija redzam izvēloties attiecīgo pārdošanas rindu. Laukā pircēja numurs izvēlamies attiecīgo klientu. Izvēloties klientu laukā, pircēja klientu numurs, tiek aizpildīti visi iepirkuma pasūtījumu lauki, kas saistīti ar klientu, un ievadīti klientu kartē. Lietotājiem atliek pārskatīt automātiski ierakstīto informāciju un izdarīt izmaiņas, ja tas nepieciešams. Šajā gadījumā parādās paziņojums, kas parāda, ka klients ir pārsniedzis kredītu limitus. Izvēlamies jā, jo vēlamies tomēr turpināt darbību. Laukā pieprasītais piegādes datums ieraksta datumu, kurā klients vēlas saņemt preci. Šis lauks ir svarīgs iepirkuma plānošanas funkcionalitātei, lai sistēma, plānojot iepirkumus, precīzi izrēķinātu datumu, kurā nepieciešams pasūtīt preci. Precīzai laika aprēķināšanai nepieciešams uzstādīt piegādes un preces apstrādes laiks noliktavas modulī, preces piegādātāju un klientu kartēs. Lauks pieprasītais piegādes datums iekļauts arī pasūtījuma rindās. Šis lauks aizpildot lauku sadaļā vispārējā informācija, bet laukus rindās iespējams mainīt, tā nosakot katrai rindai individuālu piegādes datumu. Aizpildot rindas, laukā tips izvēlamies prece. Laukā numurs
izvēlamies attiecīgo preci, kuru pārdodam klientam. Aizpildot šo lauku, aizpildās lauka iepirkuma pasūtījuma rindās, kas saistīta ar preci un norādīta preces kartē. Piemēram, apraksts, novietojuma kods, mērvienība. Laukā daudzums ieraksta preču daudzumu, kas jāpiegādā klientam. Tā kā noliktavā nav pietiekošs preces daudzums, sistēma parāda paziņojumu, kurā norādīts, ka noliktavā ir nepietiekošs preces daudzums. Šajā gadījumā apstiprinām, ka vēlamies reģistrēt šādu pārdošanas daudzumu. Laukā vienības cena bez PVN ieraksta vienības pārdošanas cenu. Laukā rindas summa bez PVN automātiski aizpildās, jo sistēma ir aprēķinājusi kopējo rindas summu. Šādu pašu operāciju atkārto izveidojot rindas katrai klienta pasūtītajai precei. Microsoft Dynamics Navision 2015. gada versijā zem pārdošanas pasūtījuma rindas izveidot informatīvu lauki, kuros norādīta informācija par kopējo rēķinu summu bez PVN, PVN summu un rēķinu kopsummu, ieskaitot PVN. Izvēlamies labi, lai aizvērtu pārdošanas pasūtījumu karti. Iepirkuma pasūtījums tiek veidots līdzīgi kā pārdošanas pasūtījums. Tā atvēršana notiek caur iepirkuma pasūtījumu sarakstu, ko izsauc, ierakstot meklēšanas lokā iepirkuma pasūtījumu. Un izvēloties piedāvāto saiti. Izvēlamies jauns, lai izveidotu jaunu iepirkuma pasūtījumu. Iepirkuma pasūtījums sastāv no sekojošām sadaļām: vispārējā informācija, rindas, rēķina izrakstīšana, nosūtīšana, ārējā tirdzniecība, priekšapmaksa. Informācija par piegādātāju un iepērkamo preci tiek aizpildīta pamatā no piegādātāja un preces kartēm, līdzīgi kā tas ir pārdošanas pasūtījuma gadījumā. Manuāli tiek ierakstīta informācija par preces daudzumu rindās un iepirkuma cena, kas tiek norādīta laukā tiešā vienības pašizmaksa. Rindas summa tiek aprēķināta automātiski. Lai nostiprinātu nodarbībā iegūtās zināšanas, lūdzu pamēģiniet izveidot iepirkumu un pārdošanas pasūtījumus patstāvīgi. Nākamajā nodarbībā apskatīsim, kā iepirkumu pasūtījumu izveidot automātiski, ja izveidots pārdošanas pasūtījums, izmantojot pasūtījumu plānošanas funkcionalitāti, un kā iegrāmatot iepirkumu un pārdošanas pasūtījumus. Paldies!